Mēs esam atgriezušies pēc mājas darba izpildīšanas. Jā, mājas darba ir svarīga lieta. Jā, pagājušais mēs palikām pie tā, ka man bija jānoskaidro, kā sauca mājas Pūrē, kur vecvecāki dzīvoja, kurā laikā viņi pārcēlās uz Pūri, un jāpaskatās vecvecāki periodikā. Es kaut kā biju iedomājusies, ka periodikā var atrast tikai mūsu jauno paudzi. Un par vecvecākiem, tā kā automātiski mēs tēti paskatījāmies, mamma paskatījāmies, bet jau manus vecvecākus tā kā es nebiju paskatījusies. Un tā kā man lika to izdarīt, es mājās tiešām parakos un atklājās ļoti interesantas lietas. Šobrīd es jau varu teikt tādu secinājumu, kad ierakstot veco tēvu un vectēvu parādās ļoti maz. Īsti nezinu, kāpēc, varbūt mēs to vēl tā kā atradīsim, kāpēc, bet ierakstot veco mammu, kā zina Īda Behmane, es jau atradu diezgan daudz. Un es atradu tādus ierakstus no gadiem, kad mans tētis un viņa māsas vēl nebija dzimuši, bet Zinīda jau ir Behmane. Vietām parādās dzimusi Kaļiņina, vietām parādās Marka meita, bet, vārds sakot, es saprotu, ka tā ir runa par manu vecomāti, kura jau tā tad ir Pūrē. Un ja mums kaut kad iepriekšējās sarunās bija doma, kad viņa ir no Latgales, jo es arī zinu, ka māsītes viņai Jersikā, un kad es biju maza, mani ņēma līdzi uz Jersiku ciemos, tad šodien pēdējā intervija no tēta izrādās, ka vecā mamma ar tēti ir dzīvojuši Pūrē, bet Pūres netukuma apkārtne, es tūlīt Zvārtes pagastā. Viņi ir Zvārtē bijuši, un vecās mammas tētis, tātad mans vectēvs, kur es neesmu redzējusi un nezinu, viņš ir bijis dzelzceļā, kas apkalpo dzelzceļu un pārbauda sliedes. Tātad viņi tur ir dzīvojuši jau kaut kādu ilgāku laiku. Un tētis nebija drošs, vai vecā mamma ir beigusi Pūres skolu vai citu skolu, bet to, ka viņa mācījās Daugavpilī pedagoģus, to viņš zināja. Bet tad mums radās jautājums interesanti toreiz, cik ilgi mācījās pedagogi, 1 gadu, 2 gadus, jo pa to starpu vēl ir kara laiks, vai karā arī skola bija? Bija ļoti dažādi. Ja. Kara laiki vienmēr ir juku laiki, un tāpēc mēs vienmēr grāmatās sastopamies ar nobīdēm, piemēram, skolās vai arī kristībās, iesvētībās, ja, jo bija iemesli, kāpēc kara laikā to nevarēja izdarīt, un tad tas tika atlikts. Ja, teiksim, miera laikos normāli bērnu krista tā paša gada laikā, burtībā pāris mēnešu laikā, tajā laikā ļoti drīz pēc dzimšanas, ja, tad kara laika nobīdes var būt gadiem. Ja, un bēgļu gaitas un viss, kas ir bijis pagātnē. Bet, piemēram, zinot, apmēram, vecās mammas dzimšanas gadu mēs zinām, tad, jo mēs vēl nonāksim līdz tam, bet es arī skatījos tos skolu sarakstus, kā tad ir ar tiem 20. gadiem, tā kā pagājušā gadsimta sākums. Tagad mums ir 12 klases, cik klases toreiz mācījās? 7? Jo sarakstos es redzēju 7 klases. Tas droši vien ir atkarīgs no cilvēka, teiksim, kārtas tajā laikā. Laukos bērni gāja pamatskolā, varbūt 6 klasu, ja paveicās jau kaut kādu 8 klasu. Ja, un jo augstāka, jo bagātāka ģimene, kas to varēja arī atļauties un finansēt, ja, tad jau bērni sāk iet augstskolās un iet uz rajonu skolu ģimnazijā vai augstākā skolā un tā. Ja, jo ļoti daudziem, teiksim, tiem bērniem, kas ir dzimuši pirms kara, ja 34. un tas gads, ja, viņiem ir 6 klasu izglītība. Bet mēs atkal zinām, kad šī vecāmām viņa vienmēr ir bijusi pedagogs un viņa strādāja pirmajām 4 klasītēm, to vēl es atceros, kad es biju maza, viņa strādāja. Tātad viņš šo izglītību ieguva tomēr kaut kādu, jo pedagoģiskā izglītība viņai bija, lai strādātu mazajām klasītēm. Labi, to mēs zinām, ka tā ir Daugavpils arī, bet
Tātad vecāmāte Zinaīda jau bija pūras apkārtnē. Viņa neienāca no Jersikas. Savukārt, rokot dziļāk tā kā vectēva un vectēva ģimenē, tad sanāk, ka vectēva brālis dzīvo Pūrē un ļoti daudz ir tā kā Pūras tie radi un behmaņi, ko mēs tur atradām, ka tā ir vectēva brāļa līnija, bet ne īsti manējā. Un tā kā mēs pagājušais beidzām arī ar pasu grāmatām, ka man viņas ir manuāli jāizšķirsta cauri, jo viņām ir vienkārši jāiet cauri. Un tad es viņām raku cauri, raku un vienā brīdī es biju tik ļoti nogurus, ka es nevarēju saprast, ko es tur īsti meklēju. Un tad es sāku rēķināt gadus. Un sapratu, ka tajās pastu grāmatās nevar būt mans vecais tēvs, kuru es tā kā meklēju, bet drīzāk vectēvs, kura Miķeli Behmani es tur tā arī neatradu, un tā arī es līdz galam viņu neatradu arī. Bet tad, kad es sapratu, ka tur tai pasu grāmatā nav man vectēva, tad es pārgāju atpakaļ uz periodiku un meklēju šīs vecās mātes. Un tad izrādās, ka vecmamma Marija, par kuru ļoti maz informācijas bija zināms, un arī māsas taisītajā ciltskokā pie Marijas un Miķeļa Behmaņiem apstājās. Un viņiem pat nav ne dzimšanas, ne miršanas gadi. Tā kā miršanas gadus mēs vēl varētu varbūt atrast, bet dzimšanas līdz ar to vienīgi miršanas apliecībā, bet pie kā ir apliecības, tad arī es īsti nezinu. Bet es caur periodiku ejot cauri, un vairāk kā mani pārsteidza arī tas, ka nav viena lapa, bet te bija vesels 18 lapas. Ierakstot tieši vecmammu. Un tālākās lapās tur jau aiziet arvien vairāk, kad ir visādas savādākas Marijas vai Behmaņi ir atsevišķi, bet es tulīt parādīšu, aizbraucu projām, mēģinu atrast, jo tieši parādījās māju nosaukums, ko es zināju, ka tās ir vecāku mājas. Un tas, kas šo gadu periodikā parādījās ļoti daudz no Tukuma apriņķis vai Tēvzemes novads, bet bija tieši uzskaitīti lēmumi, jā, kur ir tas, bet bija uzskaitīti dažādi lēmumi. Ja par vecomāmu Zinaīdu bija tikai lēmumi par, viņa izrādās ir bijusi vēlēšanu komisijās un balsu skaitīšanās, un tas pats parādījās arī ar Mariju Behmani, bet Marija Behmane parādījās arī kā zemkopis, un tad man likās dīvaini, es tāpēc liku arī vectēva vārdu un domāju, kad parādīsies, ka viņi ir abi zemkopis. Izrādās, nē, zemkopis ir Marija un vectēvs vispār nekur neparādās. Un Marija Behmanis Bāliņos, Behmane, es zinu, ka tā ir mana Marija. Bet tad bija, tagad mēs neatradīsim kur, bet vārdu sakot periodikā, es atradu sēru sludinājumus līdzjūtības viņai aizejot, un tā tad 80. gada janvāra, 1. janvāra avīzē, tā tad es saprotu, ka viņa ir mirusi 1979. gada beigās. Un tas jau bija bišķiņi tāds, kad es zinu, līdz cik gadiem viņa nodzīvoja, bet savukārt par cik šeit bija tā Marija Behmanis, es vēlreiz turpināju iet tālāk pēc pasu grāmatām. Un atradu, es saprotu, ka viņai tur, es nezinu, viņai tur nebija jābūt, bet viņa bija. Un tur parādījās viņas dzimšanas dati, ko neviens nezināja, un arī reku zemkopība nodarbošanās. Un tas, ka viņa ir evaņģēliskās luteriskās draudzes piederība. Piederība viņai ir arī Rīga, precēta, un ja citiem Behmaņiem, ko es saprotu, ka tas ir vectēva brāļa līnijas, bija tā, kad ir vīrs un sieva blakām, vecmammai nav. Un tad es parēķināju, ka tas varētu būt laiks, kad vecamtēvam ir derīga paste un viņam uzvārds nemainās, vai nu viņi šai laikā precās, vai maina dzīves vietu, vai jāsaprot tas konteksts, kāpēc viņiem bija jāpierakstās šajā pasu grāmatā. Bet katrā gadījumā tas bija
manuprāt, 23. gads, 1900 ieraksts, jo es atradu, un mani kaut kur manos... Viņi var precēties. Jā, bet tieši arī šis ieraksts bija 23. gadā izdarīts. Tātad es jau varu skaitīt, ka viņa ir tajā laikā, viņa tā tad ir precējusies, un sevišķi jau ir, arī te ir rakstīts precēt, un arī parādās tas Behmanis, un ļoti neskaidri parādās arī viņas meitas uzvārds, kas būtu, nu nezinu, vai ir tas Nipols, vai mēs vēl varam tur meklēt, kāds tas uzvārds tur ir, mēģināt ar burtu kombinācijām. Tad, principā, meklējot vectēvu, es atradu vecmammu ar visu bildi. Un tas bija tas pārsteidzošais, jo tas bija gals, ko neviens arī nezināja. Un tad ir tā, kad pārjautājot tētim par vectēvu nodarbošanos, izrādās, ka viņš bija družiņiks. Kaut kāds, kas tie skaitās tautas kaut kāds policists vai kas tur ir, es nesapratu. Kaut kāda tautu policija, mans tēvs arī bija, viņam bija tas melnais zizlis, to es atceros. Jo viņš esot braukājis riņķī. Šitā uzrots tāds, jā. Jo viņš esot sanāk tā, ka vectēvs ir braukājis riņķī, un varbūt tāpēc viņš tai Rīgā tur arī ir ieklīdis, jo viņš visu kaut kur riņķī braukājis, jo vecmāmas piederība Rīgai un viņas māsa joprojām dzīvoja Rīgā, un savukārt tad, kad mans tētis mācījās, viņš pie tās māsas Rīgā pie Zelmstantes bija palicis arī. Es bērnībā Zelmstantu redzēju. Līdz ar to vēlreiz šodien tirpinot tēti, es uzzināju Zelmastantes vīru uzvārdu. Viņš atcerējās, viņš viņu zināja kā Zelmu Rutku. Vārdu sakot, man tālāk, kas jādara, es varu meklēt Zelmu Rutku, un tādā veidā mēģināt atrast noteikti arī viņas meitas uzvārdu. Tad varētu salīdzināt arī vecās māmas meitas uzvārdu. Jā. Bet līdz ar to ir tā, ka šajā pasu grāmatā viņi izgāja visu. Vectēva tā arī nebija. Vectēva, jo vectēvs loģiski, ka nav. Tad... Varbūt pirms es aizmirstu visādi iekomentēt tevis sacīto. Tātad periodika. Ja? Periodika LV aptver avīzes no 1800. Gadu sākuma, ja es nemaldos. Tad, kad viņas sāk drukāt, tās, protams, ir Rīgas vācu avīzes, tur Rīgaša Rundšau un citas, un tad mums attiecīgi būtu jāpielāgo, meklējot periodikā, citkārt ir jāpielāgo transliterācija, tā laikam to pareizi sauc, rakstība tam laikam. Ja? Un tur tā dīvaini, kā mēs esam redzējuši kaut kādos vecos papīros, kā tur to raksta, ja? Un citreiz mēs varam mēģināt rakstīt tā. Un tā kā tu to Behmani meklēji ar CH, piemēram, ja, pie citiem uzvārdiem tur vēl var būt vai mājas vārdiem dažādas interpretācijas, kā to varētu būt rakstījuši. Ja. Tad tu pieminēji par miršanu un par miršanas datiem. Mēs neesam, man liekas, vēl pieskārušies mūsu raidījumā šeit, ka ir tāds avots Cemetī LV. Un tur ir kapsētas, kas ir digitalizētas. Un, piemēram, šeit jums Bauskas novadā ir digitalizēta Dāviņu kapsēta. Neviens Latvijā, ticiet man, negrib apvainot Dāviņu iedzīvotājus, ja, bet nezinu, ka ir Dāviņi un ir Dāviņu kapi un ka viņi ir digitalizēti. Bet man vajadzīgo, piemēram, atradu Dāviņu kapos. Un tur arī tas interesantais, citreiz mums ir jāliek lietā loģika un domāšana. Cilvēks ir apglabāts, ar ko tad viņš tur kopā guļ. Neba jau cilvēki guļ kopā skempapāla. Ja, viņi tur tiek apbedīti ģimenes kapos kopā ar, piemēram, saviem vecākiem. No tā mēs uzzinām, viņas vecākus sauca tā. Ja, un tas ir ļoti liels tāds uzziņas avots. Diemžēl mūsu pašvaldības, protams, atbilstoši savam finanses stāvoklim, tas ir pakalpojums, par ko ir jāmaksā naudu, jo cilvēki reāli iet pa kapiem, fotografē pieminekļus un veic šo te uzskaiti, bet tātad, tas ir laikietilpīgi un maksā naudiņu, bet pēc tam tas ir brīnišķīgs izziņas avots.
Uz šīs gaišās mūžības nots mēs varam iet reklāmas pauzē un tad atgriezties jau turpinājumā. Tātad mēs atgriežamies pēc reklāmas pauzes un no Cemetī ejam atpakaļ uz periodiku. Tātad kādas tur vēl ir atziņas, Sanita? Tātad ar periodiku ir tā, ka bija lietas, ko es meklējot, atradu, kad ir tikai 3 vai 5 ieraksti, bet tas nebija Marijas gadījums, un arī Zinaīdu ierakstot, jau parādījās vairāk, es jau rādīju, šeit ir 18 tā kā lapas. Tur vēl varās vaļā, bet ir tā, ka tiešām pacietīgi jāpaskatās. Šur tur es arī uzspiedu un paskatījos, kas te tajā avīzē īsti ir, jo te ir tikai fragmentiņš no tā teksta. Bet ir tā, kad ir pieminēta Marija, ir pieminēts uzvārds, bet skatoties dziļāk, pētot vairāk, ir tā, ka arī gadi nav baigi pēc secības, viņi var miksēties. Bet palasot pacietīgāk šos, var atrast, ka viņa ir, piemēram, kur ir Krišs Marijas dēls. Tas ir vecais tēvs. Jā, tas ir vecais tēvs. Bet parādās ar vien tādi, ka var redzēt, tiek pieminēts vai tēva vārds, jo tieši tēva vārdu un dzimšanas gadu es dabūju no periodikas. Reku bija Marija Miķeļa meita no pagasta zemniekiem. Jā. Behmane Marija Miķeļa meita, kas ar vien sakrita, jo es viņus tiešām tā ļoti, Reku Marija Miķeļa meita Behmane no ciema zemniekiem, es viņus tiešām paskatījos, salīdzināju arī par cik es sapratu jau, ka ir tā otra Behmaņa līnija, kas ir vectēva brāļa līnija. Bet šeit ar vien pārlasot vēl un paejot arī dziļāk, kur ir piemēram Marija, kas ir citā uzvārdā, bet Behmanis Fricis, ko es saprotu, ka tas ir no vectēva brāļa līnijas sakal, jo poras dārzkopība, tas attiecas, tā ir mūsu teritorija. Bet paejot tālāk pa lapām, tiešām arī atradu šo gan dzimšanas gadu, kas man palīdzēja pēc tam šajā pasu grāmatā saprast, ka šī Marija un šis ieraksts ir tiešām mana vecmamma, kas man iedeva arī viņas bildi un arī dzimšanas gadu. Jā. Vienu ļoti būtisku lietu es gribu ietilpināt, ja tu aizies apakaļ periodikā, uz to Frici Marijas dēlu. Mazliet uz augšu tev jāpabrauc. Krišs Marijas dēls. Jā. Vai tu zini, kāpēc tas ieraksts ir tā? Ko tas nozīmē? Šeit. Labs pirms pēdējais ieraksts. Nē. Tas nozīmē, ka nav zināms viņa tēvs. Ka tas ir ārlaulībā dzimis bērns. Aha. Un nav zināms viņa tēvs. Jo viņam ir ierakstīts mātes vārds. Jo mani tas samulsināja, jo no ciema zemniekiem tas vienmēr attiecas uz šo Mariju. Tas nozīmē, ka viņi ar vectēvu nav, bet viņa ir Behmane, viņa ir dzimusi citā uzvārdā. To, ko un kā es tev nevaru komentēt, kurā līnijā tas tev pašai ir jāmeklē. Ja? Es tikai komentēju to, ka ja ir šāds dīvains ieraksts, ka tēva vietā ir mātes vārds, tas nozīmē Latvijas laikā, ka bērns ir dzimis ārlaulībā un tēva vārds netiek norādīts, tā vietā tiek norādīts mātes vārds.
Ļoti īpatnēji. Jo es automātiski uztvēru, kad Marija ir precējusies ar vectēvu, jo viņa ir Behmanis šeit. Jā, nē, tas var būt kaut kāds cits Tas krišs, var būt, kaut kādā vēl blakus līnijā, ir vēl kaut kāda Marija. Nē, Krišam ir brālēns Krišs. Jā. Bet tas nozīmē, ka viņam arī ir... Viņam arī var būt mamma Marija. Es jo jau teicu māsas... vienā no mūsu pirmajām tikšanās reizēm. Cilvēki Latvijas laikā nebija ļoti izdomas bagāti, un viņi lika vārdus jau tādus, kuri ģimenē ir, kas noved pie tā, ka tev ir 10 friči, 5 Marijas, un tev ir jāsaprot, kāda ir viņu dzimšanas gadi, un par kuru tieši ir runa. Šeit, piemēram, konkrētajā ierakstā. Jo to es pasu grāmatā redzēju, kur bija Behmans Kriša Alfonsa dēls, Behmans Alfons Kriša dēls, un tā kādi 3 ieraksti, un tu redzi, ka kaut kas tur atšķirās, vai dzimšanas dati, vai dzīves vieta atšķirās, bet šie Kriši un Alfoni tur mijās viens pēc otra visu laiku. Bet šeit man ir, māsas sarakstā ir, kad Krišam ir tēvs Kārlis. Jo sanāk, ka manam vectēvam Krišam ir brālēns Krišs, bet tur ar visi jau ir Behmaņi. Labi, bet tas nozīmē, ka iespējams, ka šī nav runa par varbūt jā, bet varbūt nē. Jo mani samulsināja lasot, ka... Jā. Tā nav pierasts, tā mēs parasti nerakstam. Jā, jo ir sevišķi tas, ka sievietes, ka mammas vārds, jā. Un tas tajā laikā nozīmē to. Skaidrs. Šitas ir kaut kā jāpiefiksē. Jā, mana atziņa no šiem visiem meklējumiem, es jau vairs nezinu, kurā sērijā mēs esam, jo es tik ļoti aizrāvos ar visu meklēšanu un pierakstiem, kad man šobrīd ir vesela kaudze visādām lapiņām. Visādi pieraksti. Man vēl ir telefonā safočēti ekrāni un saseivoti kaut kādi pieraksti arī datorā. Bet tad es sapratu, kad man ir arī jāievieš kaut kāda viena konkrēta klāde, kur jāsāk kaut ko rakstīt, jo viena lieta, protams, var datorā mapīti sataisīt, bet man ir vieglāk saprast, kad es rakstu ar roku, un te bija tabula, jo man jau bija pilna gulta ar lapiņām, un tāpēc es rakstīju vienu lapiņu tagad atkal datorā, un tīri sev saprašanai, jo, tā kā es jau teicu, kad meklējot pases, es sapratu, ka es meklēju savu vectēvu, kurš tur nemaz nevar būt, jo tajā gadā viņš tikai vēl kaut kad dzimst, pat vēl nebija dzimis, jo 23. gada pasēs es atradu viņa mammu. Savukārt, es līdz ar to sāku ar sevi, ļoti egoistiski, es galā sevi tagad meklēju, un par cik es eju pa tēta līniju, tad otrais man ir Andris ar saviem dzimšanas datiem, un es rakstīju šo tēva vārdu, kas mums iedod šo piederību, kas palīdz arī meklēt visās meklējumajās vietās. Sākumā man nebija sievas sarakstīts klāt, bet tad es sapratu, ka jāraksta tās sievas arī ir klāt, lai te... To man Marija lika saprast, jo par Mariju es atradu, bet par Miķeli es tā arī neatradu. Un tad es sāku rakstīt iekšā vienkārši, kad viņi ir dzimuši. Šeit vēl trūkst Ailīte, kur viņi ir dzimuši. Un tad es saprotu, kad palīdz kaut kādu kontekstu atrast arī, kas tad galu galā tai viņa dzimšanas laikā notiek Latvijā. Jo viņi visi dzimuši Latvijā. Mēs šobrīd runājam par to līniju, kas ir dzimuši Latvijā. Un tātad, kas notiek Latvijā tajā brīdī, kad viņi dzimst, un savukārt meklējot pasu grāmatā, attiecīgi es rēķināju šeit gadu sev uz lapiņām, liekot klāt dzimšanas gadam klāt 18, bet man radās jautājums, vai toreiz arī pasi deva no 18 gadiem? Es nemācēšu to precīzi pateikt. Es nezinu. Nē. Arī tajā laikā, kā šodien, ir arī bērniem pases. Viņi iet skolā, ir pases ar mazu bērnu, relatīvu skolnieku vecumu bērnu bildēm. Kāpēc viņiem viņas deva un kāpēc tas bija nepieciešams, nezinu, bet ne tikai. Ne tikai no 18 jo es taisni domāju, gadiem. Kurš ir tas vecums, jo mums tagad no 18 gadiem obligāti bija jābūt, jau ir jaunākiem jābūt, laikam no 16 gadiem ir obligāti jābūt, vai tajā laikā bija? Nē, tajā laikā 18 gadi ir iesvētības. Bet pasi var būt gan ātrāk, gan vēlāk. Pasi var būt dažādi.
Jā, jo sāk rasties ļoti tādi vēsturiski jautājumi, gan vēstures kontekstā, gan arī, kā es teicu, par izglītību, cik tad gadus ir obligāti jāmācās, un ja zinām, ka vecā mamma mācījās par skolotāju, viņa ir iegūta šī pedagoģiskā izglītība, cik gadus un kurā vecumā tad viņa aiziet mācīties. Ja viņa pabeidz 7 vai cik klases, tad cik īsti ir gadi tam bērnam, ka viņš aiziet tālāk mācīties, jo mums šobrīd ir ļoti pierasts, ka mēs zinām 15, 16 gados beidz 9. klasi, 18, 19 gados 12, ap 22 gadiem iet augstskolā, ja iet. Bet tas arī rāda to, kurā brīdī ģimene dibina profesijas, jo tur, kur mēs skatījāmies arī šais pasu un arī periodikā parādās nodarbošanās, tad īstenībā šis ir ne tikai tāds dzimtas koka, bet arī vēstures eksperta jautājums. Jā, protams, jo, teiksim, ģimenes tajā laikā dibina ātrāk nekā mums šodien ir pieņemts. Latvija vienalga ir viena no tām valstīm, kur ļoti ātri, relatīvi ātri dibina ģimenes. Jā, tas vecums iet ar gadiem tagad uz priekšu, bet viņu laikā 20 gadi un viņi jau precējās. Jā, 20 gados tev jau varēja būt pirmais bērns, un tas bija pilnīgi normāli. Jā. Un ja mēs šeit apakaļ runājam par vecmāmiņu Zinaīdu un par to, tas bija tas, ko es tev gribēju pavaicāt, tu par to zvārtu teici, ja? Vai viņi tur ir dzimusi. Tāpēc ir tik svarīgi saprast, kur ir dzimis cilvēks, jo tad mēs varētu mēģināt atrast kristību ierakstu. Baznīcas grāmatās mēs iet vienu soli tālāk atpakaļ un nokļūtu pie baznīcas grāmatām un pētītu viņas un atrastu viņās daudz labas un vajadzīgas informācijas. Ja? Es jau vairs neatceros, kurā no mājaslapām, bet es uzgāju, kad Behmaņi ir bijuši luterāņi. Tātad evaņģēliskā luteriskā draudze, Marijai pilnīgi noteikti, un parādījās vēl kaut kur evaņģēliskā luteriskā draudze. Par Zinaīdu es vēl nepaskatījos pa to zvārtu, jo tas ir tas, ko es uzzināju šodien, jo mēs līdz tam beidzot aizrunājāmies, jo pirms tam bija visādi citādi informācija, kas bija aktuālāk, jo šobrīd jau mēs tiešām rokam dziļumā. Un ka es šodien arī tētim teicu, ka es atradu vecmāmiņas Marijas dzimšanas datus, un ka viņa ir, un to, ka Rīgas radi to viņš arī zināja, jo tur tā tanti, pie kuras viņš bija atkal palicis un zināja par to tanti stāstīt. Bet jā, tagad ir tāda jau rakšana dziļumā, kopā ar vēsturisko kontekstu, jo redz, ja mēs domājām pagājušās reizēs, tad kurā brīdī mans vecais tēvs Krišs ar savu tēti Miķeli ir atnācis tā kā uz pūri, tad jāsaka, ka viņi nāk atpakaļ uz pūri, drīzāk jautājums, kurā brīdī un kāpēc Miķelis ir aizgājis uz Rīgu vai kaut kur citur. Jo, ja Marijas arī šis pasas ieraksts rāda, ka viņa piederīga Rīgai, un mana tēta atmiņu stāsti par veco tēvu, ka viņi ir bērnībā ganību dambī ganījuši govis, un tas ir bijis viņa pienākums. Jo man sākumā mulsināja, kad Marija ir rīdziniece, bet zemkope. Un tagad, redz, tēta izstāstīja, ka Miķelim ir pilnīgi cita profesija, un tā zemkope tiešām ir Marija, bet mēs runājam par Rīgu un ganību dambi, kurš tiešām ir ganību dambis, nevis iela, un kur ganās dažādi lopi. Bet adresi savukārt viņš nezināja, bet es ar savu loģiku, matemātisko, izdomāju, ka man ir zināms vecā tēva dzimšanas gads, Krišam 26. gads, viņam māsa ir dzimusi 25. gadā. Un meklējot visu šo, es šodien laikam atradu arī caur kuru vietu es nokļuvu, caur radu rakstiem. Es gāju cauri šīm visām grāmatām, un man liekas, ka es vairs nemāku pateikt precīzu ceļu, bet es nokļuvu līdz tādam ierakstam, kā Rīgas pilsētas skolnieku saraksts, 33. 34. mācību gads. Un jāsanāk, ka tas mans
Nu, tā tad mans vecais tēvs ar māsām, jo, redz, tētis stāstīja, kad vecais tēvs ar tēti aizgāja atpakaļ uz Pūri, bet māsa palika Rīgā, jo viņa tur bija jau sākusi mācīties vairāk nekā pamatskolu. Nu, tā tad viņi tur ir dzimuši. Jā. Tā tad viņi tur gāja skolā. Nu, ja viņi vispār gāja skolā, bet zinot atkal, kad viņi ir bijuši kultūras darbinieki un skolās abi divi arī strādājuši, tā tad viņi paši ir gājuši skolā. Un tas, ko es visvairāk laika tagad pavadīju un vēl netiku līdz galam, jo te ir saraksti, kas ir ļoti, ļoti daudz. Es tā saprotu, ka es esmu izgājis apmēram pusi, apmēram 450. Kur ir bērna vārds uzvārds, dzimšanas dati, gan gads, gan mēnesis, gan diena, vecāku pieraksta adrese, klase, kurā viņš iet tagad, klase, kurā viņš gāja un skola, kurā viņš mācījās pirms tam. Sarakstu sākumā ir atšifrējums, kurā skolā viņš mācās šobrīd, kura skola ir šo sarakstu iesniegusi. Šeit ir visu Rīgas skolu saraksti tajā laikā. Un man ir tagad pilnīgi āķis lūpā atrast tur veco tēvu un viņa māsu, jo pēc loģikas viņiem tur ir jābūt. Un tas ir tas, uz ko es šobrīd esmu arī apstājusies, jo ja es izvēlējos šai sērijās, ka mēs ejam cauri mana tēta līnijai, tēta līnijai, tad es jau esmu tikusi vienu paudzi dziļāk nekā māsa bija atradusi. Vectēva datus īsti es neesmu atradusi, bet vecmammas datus esmu. Tā kā man ir cerība, ja es atradīšu šeit brāli un māsu, kad viņi sāk iet skolā, tad es varbūt tikšu tālāk. Jā. Un kāds ir tavs rekords? Līdz cikiem naktī? Līdz 2 pagaidām. Lūk. Tas, mīļie draugi, ir ļoti laikietilpīgs process. Ļoti. Bet pirms mēs sūdzamies par to, ka tas ir ļoti laikietilpīgi, padomājiet un parēķiniet, cik laikietilpīgi būtu iet uz arhīvu, pieprasīt grāmatas, dabūt grāmatas, pašiem sēdēt arhīvā un to visu meklēt, ja nebūtu šo digitālo resursu, kas mums ir šodien. Ja, tāpēc, tās ir stundas, tās ir naktis, un kad tu ieej azartā un tev liekas vēl vienu klikšķi un es atradīšu, tas tā ir, un citreiz tas notiek, un citreiz nē, un citreiz mūsu smadzenes turpina strādāt naktī. Un tu pamosties no rīta, un smadzenes ir izdomājušas, kur tev vajag iet, un ko tev vajag paskatīties. Vai arī dievišķā providence tev saka, kāpēc nepaskatīties tur? Un ir lietas, kuras es esmu atradis, piemēram, vienkārši uz čuju. Ja? Kā saka, cilvēkam vajag ņuhu, čuju un poņu. Ja, šīs 3 lietas. Un citreiz tiešām uz čuju tu skaties un ir bingo. Ja? Bet tas ir process. Tas ir process, kurām mums ir jāiet cauri un kurām mums ir jāiedziļinās un jāsaprot. Ja? Un tas, ka tev ir tās daudzās lapiņas, tas nozīmē to, ka tev ir jāsāk sistematizēt to visu, par ko mēs runāsim arī mūsu nākamajos raidījumos, kā tad to izdarīt un kā tad ar to visu būt, kur to visu pierakstīt tā, lai tavu gulta, darba galds vai kādas citas vietas mājās nenogrimtu lapiņu kalnā, no kur tu beigās pati vairs neko nesaproti. Ja? Tāpēc, tad, kad mēs esam kaut kādu skaidrību guvuši, tad mēs sākam to visu sistematizēt un aprakstīt. Ja? Un meklējot vienmēr atceries, ka tu vari rakstīt, piemēram, arī Marija Pūre. Tajos periodikā, ja? Vai tie bāliņi, ja bija mājas, bāliņi Behmans. Jo tu nezini, kādā sakarā laikrakstā tas ir pieminēts, un vai tur ir vārds uzvārds, vai tur ir tikai uzvārds. Es izmēģināju, māju nosaukumi nebija. Jā. Es jau visu kaut ko eksperimentēju beigās. Man iepatikās. Jo periodikā tiešām... Tas tā kā ēst gatavo. Tad piebērsim vēl šito garšvieliņu. Būs kaut kā kopā. Ja? Jo es esmu ļoti daudz atradis meklējot pēc māju nosaukumu. Ja? Tāpēc, ka tas ir kaut kur kāpēc pieminēts.
Ja? Un tieši tā. Ja? Skolu saraksti ļoti laba lieta. Vēl ir kara klausība. Vīrieši gāja armijā. Viņam bija jāiet armijā, un arī Ciltskoki LV ir šie te saraksti. Tātad mums būtu tikai pie speciālistiem jāuzzina, kad ir attiecīgais iesaukšanas vecums, vai ne? Un tad mēs varētu paskatīties, kad viņi tika iesaukti. Tie, kas, piemēram, tur dzima 20. gadu sākumā, ja, tad, kad viņiem ir 16, 18 gadi, kad viņiem bija jāiet karaklausībā, tas ir Latvijas laiks, to var mēģināt arī atrast. Ja, un, protams, mūžība ir skaista lieta un kapsētas, ja, jo tas pieder arī pie tavas informācijas apzināšanas. Vai tu esi bijusi kapos, vai tu esi nofotografējis pieminekļus, apzinājusi visu to informāciju, ko tu vari dabūt no turienes. Ja, jo man liekas, mēs tikāmies, vienreiz tad bija tuvu kapu svētki, tagad būs mirušo piemiņas diena nākošu mēnesi, un atkal mums ir iespēja paviesoties kapsētā un veikt novērojumus. Tā kā turpināsim atklāšanas darbu nākamajā reizē. Paldies! Paldies!